Tik tālu par Kalnu Karabahu, bez kuras stāsts par Armēniju nav iedomājams, jo Kalnu Karabaha, es pat gribētu teikt, ir atslēgas vārds visā Armēnijas politikā. Kaut vai tāpēc, piemēram, ka šobrīd Kalnu Karabahā bez Armēnijas nevar izdzīvot. Armēnija lielākais ir šīs valsts donors, un lai gan pašai Armēnijai arī nemaz tik labi šobrīd neklājas. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc būtības Armēnija atrodas savtabīgā izolācijā. Austrumos Armēnija atrodas Azerbaidžāna, ar kuru nav nekāda attiecība šīs pašas Kalnu Karabahas dēļ. Rietumos savukārt atrodas Turcija, ar kuru arī Armēnijai nav pat diplomātisku attiecību, jo Armēnija joprojām ir stipri apvainojusies un prasa no Turcijas atvainošanos par 1915. gada armēņu genocīdu, kad tika iznīcināts gandrīz miljons Turcijas teritorijā dzīvojošo etnisko armēņu. Tiesa, tā bija Osmaņu Turku republika, Osmaņu impērijas sastāvdaļa. Turcija tagad ir mainījusies, bet Armēnija joprojām pieprasa, tā kā šīs valsts mantiniecei, tad arī atvainošanos oficiāli. To Turcija pagaidām nav darījusi, tāpēc arī tur joprojām pagaidām nekas no vietas nekust. Tas Armēnija rada un nostāda tādā kā izolācijā, jo tikai gan ostas vienā vai Melnās jūras ostas vai Kaspijas jūras ostas viņai nav pieejams, un vienīgā saite šobrīd Armēnijai, tāda dzīvības saite, ir caur Gruzijas teritoriju, tas ir dzelzceļš un tas ir arī šosei, tās ir strateģiskas vietas. Jāuzsver gan, ka Turcija tagad un Armēnijas attiecībās ir noticis tāds kā pavērsiens, jo vēl līdz gada beigām Turcija un Armēnija plāno atvērt arī uz robežu dažus robežu pārejas punktus un atjaunot vai izveidot diplomātiskās attiecības. Šī ziņa ir diezgan sensacionāla. Attiecību uzlabošana ar Turciju Armēnijai pavērt ceļu uz Melnās un Vidusjūras ostām, kas Armēnijai ir vitāli svarīgi. Jo šobrīd Armēnijas ekonomikai galvenā saite ar ārpasauli ir dzelzceļa un sauszemes tranzīts caur Gruziju. Ņemot vērā beidzamā gada notikums Gruzijā, ir saprotams, ka arī šis ceļš ir problemātisks. Ar Gruzijas un Krievijas kara laikā Armēnija akūti izjūta degvielas, gāzes un citu strateģisko preču trūkumu, jo tās kavējās politiskās situācijas dēļ. Tādējādi Armēnija cieta $670 miljonus lielus zaudējumus. Armēnijas parlamentā ir 131 deputātus, kurus ievēl uz 5 gadiem. Šobrīd deputāti pārstāv 5 politiskās partijas, bet līdzīgi tāpat kā tas ir pie mums kaimiņos Lietuvā, Armēnijā arī vēlēšanas notiek pēc jauktās sistēmas, proti puse deputāti tiek ievēlēti pēc partijas sarakstiem, puse deputāti tiek ievēlēti tiešās vēlēšanās. Tieši šajā zālē pirms 10 gadiem notika arī traģiski notikumi. 1999. gada rudenī Armēnijas parlamentā ielauzās bruņoti cilvēki un apšaudē nogalināja valsts premjerministru un vēl 6 valsts augstas amatpersonas. Traģēdijas patiesa iemesli tā arī nav skaidra līdz šim, lai gan uzbrucējs un to līderis tika aizturēti un tiesāti. Pēc teroristu vārdiem viņi nemaz nav gribējuši kādu nogalināt, bet tikai pievērst sabiedrības uzmanību tam, ka valdība ir padarījusi valsti par nabadzīgu un izpostītu zemi, no kurienes iedzīvotāji brauc prom. Taču analītiķi neizslēdz arī, ka tā bija dramatiska epizode cīņā par varu. Armēnijā politikā tonu nosaka dažādi grupējumi, kas veidojas uz reģionālās piederības bāzes. Lai gan Armēnijas valdošās koalīcijas un opozīcijas veidošanās un savstarpējās attiecības diezgan būtiski atšķiras no Latvijas pieredzes, šobrīd Armēnijas politiķi ir skaidri deklarējuši, ka vēlētos tuvināties Eiropas demokrātijai. Agrāk valdīja uzskats, ka Eiropa un Āzija attālinās viena no otras. Mums, armēņiem, ir eiropeiska domāšana un uzskati. Tāpēc mēs, kā teicis mūsu parlamenta vadītājs, ne tikai ejam, bet pat raujamies uz Eiropu un gribam kļūt par vienu no Eiropas demokrātisko valstu kopas. Armēnijas Nacionālajā sapulcē ir izveidota Eiropas integrācijas jautājumu pastāvīgā komisija, kas savas kompetences ietvaros veic visu, kas nepieciešams, lai stiprinātu attiecības ar attiecīgām Eiropas Savienības struktūrām. Mēs arī darīsim visu, lai Eiropas Savienības demokrātiskās normas realizētu viss Armēnijas parlaments kopumā. Mums ir izveidojušies labi kontakti ar visām austrumu partnerības dalību valstīm. Mēs esam gatavi mācīties no viņu pieredzes. Ja runājam par konkrētām lietām, tad es redzu mums draudzīgās Latvijas lomu būt par savdabīgu tiltu starp Eiropas Savienību un Armēniju. Latvijas pieredze šajā ziņā mums būtu īpaši vērtīga. Taču varbūt pat ekonomisko attiecību stiprināšanā ar Latviju Armēnija būtu ieinteresētāka vairāk nekā politiskos kontekstos, jo Armēnija mūsu eksporta sarakstā ieņem tikai 67. vietu un arī importa ziņā uz Latviju Armēnija ir tikai 70. Laustie gan eksportā, gan importā sastāv pārtikas rūpniecības preces. Ekonomiskās krīzes apstākļos preču apmaiņas plūsmas palielināšana būtu abu valstu interesēs. Krīze, lai gan mazāk jūtama nekā pie mums, ir skārus arī šo Aizkaukāzu valsti. Taču, lai saprastu Armēnijas tās politikas un ekonomikas specifiku, ir jāņem vērā daži būtiski aspekti. Pirmkārt, valsts etniskais sastāvs ir ļoti monolīts. Arī armēņi ir tikuši vērā ņemot rocības, sevi cenšas identificēt ar pārējo sabiedrību.
Manas kompānijas nodrošina darbu 20 000 cilvēku. Es esmu viņiem pateicis, ka nekādu atlaišanu nebūs. Es šīs problēmas ņemu uz sevi. Jā, bija labāki laiki, bet tāpēc nevajag visu smagumu tagad uzvelt tikai valsts plecos. Galu galā bizness ir valsts balsts. Nu tagad pienācis laiks valsti vairāk pabalstīt. Šis cilvēks patiešām tā arī domā, lai gan pēc rietumu demokrātijas un arī pēc Latvijas standartiem mēs viņu saukt par oligārhu ar visām no tā izrietošajām sekām. Bet tāda ir vienkārši šīs tautas mentalitātes specifika. Arī bagātie armēņi, kas dzīvo un veido biznesu Krievijā, domā un rīkojas līdzīgi, protams, neaizmirstot arī par savu labumu, bet sabiedrībai viņi ir pieņemami. Un otra lieta, kas veido armēņu nacionālo saliedētību un pašnapnumu, varbūt pat vairāk par visām lietām, ir armēņu baznīca. Galu galā Armēnija bija pirmā valsts pasaulē, kas jau 3. gadsimtā pieņēma kristietību. Arī šodien tiek uzsvērts, ka kristietība un nacionālā pašapziņa ir saistītas, un Armēnijā mīl citēt kāda sena karavadoņa vārdus, ka kristietība ir armēņu ādas krāsa. Tikai jāņem vērā, ka armēņu apostuliskā baznīca ir autokefāla, respektīvi tā ir autonoma un nepieder nevienai no tradicionālajām konfesijām. Kad armēņu ģimenē piedzimst bērns, vecāki saka, iesim viņu kristīsim armēņu baznīcā, lai viņš kļūtu par patiesu armēni. Laikā, kad mūsu tautai nebija valstiskuma, tieši armēņu apustuliskā baznīca palīdzēja saglabāt etnosu. Baznīca bija tā, kas aizsargāja nacionālās esmes īpatnības un saglabāja tās cauri gadsimtiem. Tas bija īsi ieskats Armēnijas šodienā, taču jebkurā gadījumā, kad šoruden Armēnija apmeklēs mūsu valsts prezidents Valdis Adlers, viņu sagaidīs interesanta un draudzīga valsts.